16. nodaļa Rio Colorado. Nākamajā dienā, 22. oktobrī, pulksten 8 no rīta, Talkavs aicināja ceļā. Argentīnas līdzenumi starp 22. un 42. platuma grādu pazeminās no rietumiem uz austrumiem, tā ka ceļotājiem vajadzēja doties aizvien lejup pa lēzeno nogāzi līdz pašai jūrai. Kad Patagonis atteicās no piedāvātā zirga, Glenervens nodomāja, ka Talkavs, tāpat kā daždien vietējie pavadoņi, uzskata par labāku iet kājām, un tas, starp citu, ņemot vērā viņa garās kājas, nemaz nebūtu grūti. Taču Glenervens maldījās. Kad pienāca brīdis doties ceļā, Talkavs īpatnējā veidā iesilpās, un tūdaļ, paklausot sava saimnieka aicinājumam, no tuvējās birs izskrēja stalts argentīniešu sugas zirgs. Tas bija neparasti skaists dzīvnieks, dūkanu spalvu, spēcīgs, lepns, drosmīgs un straujš. Viņam bija maza galva, glezns kakls, plati ieplestas nāsis, mirdzošas acis, platas paceles, slaidi izliekts skausts, augstas krūtis, gari skrumšļi, vārdu sakot, visas spēka un veiklības pazīmes. Būdams labs zirgu pazinējs, majors nevarēja diezgan apjūsmot šo pampu sugas pārstāvi, saskatīdams tajā zināmu līdzību ar angļu hunteru. Šo skaistuli sauca par tauku. Tas patagoniešu valodā nozīmē putns, un šo vārdu zirgs, acīm redzot, pilnam attaisnoja. Tiklīdz Talkavs uzlēca zirgam mugurā, tas tūdaļ rāvās uz priekšu. Patagonis bija tik lielisks jātnieks, ka izraisīja vispārēju apbrīnu. Viņam pie sedliem karājās Argentīnas līdzenumos visvairāk lietotie medību ieroči – bolas un laso. Bolas sastāv no 3 lodēm, kas savienotas savā starpā ar ādas siksnu. Indiāņi reizēm tās met no 100 soļu attāluma nopakaļ vajātam dzīvniekam vai ienaidniekam, un tik precīzi, kā bolas aptinas upurim ap kājām un vienā mirklī nogāž to gar zemi. Indiāņu rokās tas ir varens ierocis, ar kuru viņš rīkojas apbrīnojami veikli. Turpretī laso vienmēr paliek rokās tam, kas to sviež. Laso nav nekas cits, kā 30 pēdas gara no 2 ādas sloksnēm savīta virve, kuras galā ir cilpa, kas slīd caur dzelzs gredzenu. Šo cilpu sviež ar labo roku, bet ar kreiso tur laso virvi, kuras gals cieši piestiprināts pie segliem. Patagoņu bruņojumu vēl papildināja gāra pār plecu pārmesta karabīne. Nepamanīja sabrīnas pilno sajūsmu, kuru izraisīja viņa dabiskā grācija, iznesība un lepnā stāja. Talkavs ieņēma vietu jātnieku pulciņa priekšgalā, un visi devās ceļā. Viņi brīžam aulēkšoja, brīžam jājas soļiem, jo rikšot argentīniešu zirgi, kā redzams, neprata. Roberts jāja tik droši, ka Glenervens drīz vien vairs nešaubījās par viņa māku turēties seglos. Pampu līdzenums sākās Kordiljeru pakājē. To var iedalīt 3 joslās. Pirmā josla, kurā aug zemi koki un krūmi, stiepjas 250 jūdzes no austrumiem no Andu kalnu grēdas. Otrā josla, kas ir 450 jūdzes plata un noaugusi ar lielisku zāli, izbeidzas 180 jūdžu attālumā no Buenos Airesas. No šejienes līdz pat jūrai ceļotājs dodas caur bezgalīgām
lucernas un dažu prērijām. Tā ir 3. pampu josla. Atstājis aiz muguras Kordilieru aizas, Glenervena pulciņš vispirms sastapa ceļā neizskaitāmas smilšu kāpas, kas šeit pazīstamas ar nosaukumu Medano. Ja šīs smiltis neaiztur augu saknes, vējš tās dzenā gluži kā jūras viļņus. Kāpu smiltis ir ārkārtīgi smalkas, pat nelielā vējā tās uzvirpuļo gaisā, brīžam izveidodamas veselus smilšu stabus, kas sasniedz pamatīgu augstumu. Šī dabas parādība, acīm, ir reizē prieks un reizē nelaime. Prieks tāpēc, kā ārkārtīgi interesanti vērot, kā šie klīstošie smilšu stabi saduras, sajaucas, sagāžas un atkal ceļas augšā haotiskā nekārtībā. Nelaime tāpēc, ka smilšu stabi piesārņo gaisu ar sīkiem putekļiem, kas iespiežas caur plakstiņiem acīs, lai arī cik cieši tās būtu aizvērtas. Šī ziemeļvēja izraisītā dabas parādība nerimās turpat visu dienu. Ceļinieku pulciņš tomēr ātri virzījās uz priekšu, un 6:00 vakarā Kordilieri, kas bija palikuši jau 40 jūdžu aiz muguras, vairs tikai neskaidri melnoja pie apvāršņa, gaisdami vakara dūmakā. Nojājuši krietnas 38 jūdzes un jūsdamies mazliet noguruši, ceļinieki ar prieku sagaidīja saulrietu. Viņi apmetās straujās Neukēmas krastā pie upes, kuras duļķainie ūdeņi putodami traucas starp augstām, sarkanīgām klints sienām. Neukēma, kuru daži ģeogrāfi dēvē arī par Ramidu vai Komoju, iztek no ezeriem, kas zināmi vienīgi indiāņiem. Šai naktī un arī nākamajā dienā nenotika nekas tāds, par ko būtu vērts stāstīt. Ceļotāji jāja ātri bez kādiem kavēkļiem, līdzenais apvidus un mērenā temperatūra ļoti atviegloja ceļojumu. Tomēr ap dienas vidu saule sāka svilināt. Vakarā apvārsni dienvidrietumos aizsedza mākoņu blāķi. Tā bija droša zīme, ka laiks mainīsies. Patagonis to, protams, zināja un norādīja ģeogrāfam ar pirkstu uz rietumu pamali. Skaidrs. Paganels atsaucās un pievērsies saviem ceļabiedriem pavēstīja. Paredzamā laika maiņa. Mums vajadzēs izbaudīt Pampero. Un ģeogrāfs tūdaļ paskaidroja, ka Pampero ārkārtīgi sauss dienvidrietumu vējš Argentīnas līdzenumos ir visai parasta parādība. Talkavs nebija maldījies. Naktī Pampero sāka pūst ar negantu spēku. Tas nebija visai patīkami ceļniekiem, kurus aizsargāja vienīgi pončo. Zirgi nogulās zemē, bet cilvēki saspiedušies cieši kopā, nolikās tiem blakus. Glenervens raizējās, ka viesuļvētra varētu viņus aizkavēt, taču Paganels, uzmetis skarbu skatienu barometram, nomierināja viņus sacīdams: parasti Pampero plosās 3 dienas. Uz to nepārprotami norāda barometra krišanās. Turpretī, ja dzīvesudraba stabiņš ceļas, kā šai gadījumā, vēja brāzmas aprimst jau pēc dažām stundām. Nomierinieties, dārgais draugs, rītausmā debesis būs skaidras kā parasti. Jūs runājat kā no grāmatas, Paganel, Glenervens ieminējās. Es pats esmu grāmata, Paganels atteica. Varat mani šķirstīt, kad vien jums iepatīkas. Grāmatai bija taisnība.
ap 1:00 naktī vējš pēkšņi mitējās, un ceļinieki vēl paguva kārtīgi izgulēties. No rīta visi piecēlās moži un spirkti, īpaši Paganels, kas jautri staipījās, ka locītavas viena krakšķēja. Bija 24. oktobris, 10. diena, kopš ekspedīcija bija atstājusi Talkavāno. Līdz vietai, kur Rio Kolorādo šķērso 37. paralēle, vēl bija atlikušas 93 jūdzes. Tas ir 150 kilometri jūdze, jeb 3 dienu pārgājiens. Ceļojot caur Amerikas kontinentu, Lords Glenervens visu laiku tiecās sastapties ar iezemiešiem. Viņš gribēja tos iztaujāt par kapteini Grantu, izmantojot šim nolūkam Patagoni, ar kuru Paganels nu jau gluži ciešami sapratās. Taču viņi jāja pa apgabaliem, kur indiāņi reti sastopami, jo ceļi no Argentīnas republikas līdz Kordaljēriem atrodas vairāk uz ziemeļiem. Tāpēc ekspedīcija nesastapa nedz klejojošos indiāņus, nedz arī nometniekus, pār kuriem valda kaciki. Ja arī tālumā reizimis parādījās kāds nomadu jātnieks, tas tūdai manījās nozust, neizrādīdams nekādu vēlēšanos sastapties ar svešniekiem. Šāda jātnieku grupa tiešām varēja likties aizdomīga ik katram, kas uzdrošinājies viens pats ceļot šai līdzenumā, tik labi laupītājām, kam piesardzība lika turēties tālāk no 8 labi apbruņotiem vīriem ātros zirgos, kā arī vientuļam ceļiniekam, kas šais tuksnesīgajās vietās varēja viņus noturēt par ļaundariem. Tāpēc nebija gluži nekādas iespējas izvaicāt nec godīgus ļaudis, nec laupītājus. Bija gandrīz vai jānožēlo, ka ceļā negadījās neviena rastriadoru banda, pampu laupītāju banda, lai arī saruna būtu jāuzsāk ar šāvienu sprakšķiem. Un tomēr kaut gan Glenervenam diemžēl neizdevās sazināties ar indiāņiem, kāds gadījums dīvainā kārtā apstiprināja dokumenta tulkojuma pareizību. Jau vairākas reizes ekspedīcijas šķērsoja dažādas pampu takas, arī visai svarīgo Kārmenes un Mendosas ceļu, kas biesētina nosētas mūļu, zirgu, aitu un vēršu kauliem, maitas putnu apknābātie saulē un vējā izbalējušie kauli, itin kā noderēja par ceļa zīmēm. Tie vīdēja tūkstošiem un laikam neviena cilvēka skeleta pīšļi šeit bija sajaukušies ar uzticamo dzīvnieku pīšļiem. Līdz šim Talkaus nebija itin neko jautājis par stingri ieturēto maršrutu, taču viņš bez šaubām saprata, ka šis maršruts nesakrisdams ar parastajiem pampu ceļiem nenovedīs nevienā no Argentīnas provinču pilsētām, ciematiem vai apmalēm. Katru rītu ceļinieku pulciņš devās pretī uzlecošai saulei, visu dienu nenovērsdamies no taisnas līnijas, un katru vakaru rietošā saule atradās viņiem tieši aiz muguras. Droši vien Talkavam, kā pavadonim, šķita savādi, ka nevis viņš ved ceļiniekus, bet ceļinieki ved viņu pašu. Tomēr ar indiāņiem raksturīgo atturību viņš neizrādīja izbrīnu un ekspedīcijai šķērsojot pampu takas, neizteica nekādas piezīmes. Vienīgi šoreiz nonācis uz jau pieminētā ceļa, viņš apturēja zirgu un pagriezies pret Paganelu sacīja: Kārmenes ceļš,
Jā, gan, krietnais Patagoni. Ģeogrāfs atbildēja, pūlēdamies iespējami skaidrāk izrunāt spāņu vārdus, kas ir ceļš no Karmenas uz Mendosu. Vai mēs pa to nejāsim, Talkavs vaicāja. Nē, Paganels atbildēja. Kurp tad mēs dodamies? Taisni uz austrumiem. Tas nozīmē nekur nenokļūt. Kas zina? Talkavs apklusa un vērās zinātniekā pagalam pārsteigts. Tomēr viņš nemirkli nepieļāva iespēju, ka Paganels dzītu ar viņu jokus. Indiāniem, kas alaži pret visu izturas nopietni, nevar neprātā ienākt, ka vispār kāds varētu runāt nenopietni. Tātad jūs nedodaties uz Karmenu? Brīdi klusējis viņš piemetināja. Ne, Paganels atbildēja. Varbūt uz Mendosu? Arī turp ne. Šai brīdī pie Paganela pieejāja Glenervens un jautāja, ko Talkavs sacīs un kāpēc viņš apstājies. Viņš man jautāja, kur mēs dodamies, uz Karmenu vai Mendosu, Paganels paskaidroja. Viņš bija ļoti pārsteigts, saņēmis noliedzošas atbildes uz abiem jautājumiem. Patiesi. Mūsu ceļojums viņam var likties ārkārtīgi dīvains, Glenervens piezīmēja. Es domāju gan, viņš teica, ka mēs nekur nenokļūšot. Vai jūs, Paganel, nevarētu izskaidrot viņam mūsu ekspedīcijas mērķi un to, kāpēc mums jāiet visu laiku uz austrumiem? Tas būs ļoti grūti izdarāms, Paganels atbildēja. Indiāņiem nav nekādas jēgas par platuma grādiem, un stāsts par dokumentu viņam var likties pilnīgi neticams. Ko īsti viņš nesapratīs? Majors nopietni iestarpināja. Pašu stāstu vai stāstītāju? Ak, nelabojamais Maknep. Paganels izsaucās, vai jūs vēl aizvien šaubāties par manu spāņu valodu? Nu, tad mēģiniet ieskaidrot, cienījamais draugs. Un mēģināšu arī. Paganels piejāja pie Patagoņa un sāka savu runu. Bieži apstādamies, jo trūka vārdu un bija grūti pārtulkot dažus speciālus terminus un izskaidrot tos gandrīz pilnīgi neizglītotajam indiānim. Zinātnieks izskatījās gaužām smieklīgs. Viņš sparīgi žestikulēja, cītīgi izrunāja vārdus un vispār tik ļoti pūlējās, ka sviedri straumēm līja viņam no pieres uz krūtīm. Kad pietrūka vārdu, viņš ņēma palīgā rokas, Paganels nolēca no zirga un uzzīmēja smiltīs ģeogrāfijas karti, kur meridiāni krustojās ar paralēlēm, kur bija attēloti 2 okeāni un kur aizstiepās Karmenas ceļš. Neviens skolotājs vēl nekad nav bijis iedzīts tādās sprukās. Talkavs mierīgi noraudzījās šais izdarībās, nelikdams manīt, vai viņš kaut ko saprot vai ne. Ģeogrāfa lekcija ilga vairāk nekā pusstundu. Beidzot, Paganels apklusa, noslaucīja sviedriem noplūdušo seju un paraudzījās uz Patagoni. Vai viņš saprata? Glenervens jautāja. Tūlīt noskaidrosim, Paganels atbildēja. Ja viņš nebūs sapratis, no tālākiem mēģinājumiem es atsukos. Talkavs stāvēja pilnīgi nekustīgi, nebilstams ne vārda. Viņš neatraudamies skatījās uz smiltīs ieskicēto zīmējumu, ko vējš pamazām izdzēsa. Nu, Paganels noprasīja. Talkavs šķita neko nedzirdam. Paganels manīja ironisku smīnu uz majora lūpām un aizskarts savās goda jūtās jau dzīrās ar jaunu enerģiju atsākt ģeogrāfijas lekciju, kad Patagonis ar rokas mājienu viņu apstādināja. Vai jūs meklējat gūstekni? Viņš jautāja. Jā, Paganels atbildēja. Un meklējat tieši uz šīs līnijas starp sauli, kas noriet, un sauli, kas uzlec?
Talkavs piemetināja pēc indiāņu paraduma, apzīmēdams ceļu no rietumiem uz austrumiem. Jā, pilnīgi pareizi. Un jūsu dievs gūstekņa noslēpumu uzticējis milzīgās jūras viļņiem? Jā, pats dievs. Lai notiek viņa prāts, Talkavs svinīgi noteica. Mēs iesim uz austrumiem, un ja būs vajadzīgs, kaut vai līdz pašai saulei. Sajūsmināts par savu skolnieku, Paganels tūdaļ pārtulkoja biedriem indiāņa atbildi. Kāda gudra tauta, viņš piebilda. Esmu pārliecināts, ka no 20 franču zemniekiem 19 nebūtu nenieka sapratuši no mana skaidrojuma. Glenervens palūdza Paganelam iztaujāt Patagoni, vai viņš nav dzirdējis kaut ko par svežzemniekiem, kas nokļuvuši pampu indiāņu gūstā. Uzdevis šo jautājumu, Paganels gaidīja atbildi. Varbūt, Patagonis sacīja. Šī atbilde tika nekavējoties pārtulkota, un visi 7 cilvēki, ielenkuši Talkavu, raudzījās viņā vaicājošiem skatieniem. Gaužām satraukts, tikai ar pūlēm rasdams vajadzīgos vārdus, Paganels turpināja uzdot jautājumus, turpretī viņas skatiens, neatraudamies no indiāņa sejas, it kā tiecās jau iepriekš nolasīt atbildi no viņa lūpām. Ikvienu spāņu vārdu ģeogrāfs tūdaļ pārtulkoja angliski, tā ka viņa ceļa biedri dzirdēja atbildes tikpat kā savā dzimtajā valodā. Kas bija šis gūsteknis? Paganels jautāja. Tas bija svežzemnieks, eiropietis, Talkavs atbildēja. Jūs viņu redzējāt? Nē, bet es pazīstu viņu pēc indiāņu nostāstiem. Viņš bija krietns vīrs, viņam bija vērša sirds. Vērša sirds, Paganels atkārtoja. Brīnišķīgā patagoņu valoda. Vai jūs saprotat, draugi, tas nozīmē, ka viņš bijis liels drošsirdis. Mans tēvs, Roberts Grants, iekļiedzās, pēc tam pievērsies Paganelam, jautāja. Kā spāniski būs? Tas ir mans tēvs. Es mio padre. Ģeogrāfs atbildēja. Tad Roberts atvērs Talkava roku, maigi sacīja. Es mio padre, suo padre. Patagonis atsaucās, un viņa acīs ielija mirdzums. Viņš satvēra zēnu rokās, pacēla viņu virs zirga muguras un uzlūkoja ar apbrīnas pilnu sirsnību. Viņa gudrā un mierīgā seja pauda aizkustinājumu, bet Paganels nevarēja vien beigt taujāšanu. Kur atradās šis gūsteknis, ko viņš darīja, kādi īsti Talkavs dzirdējis par viņu runājam. Visi šie jautājumi urdīja viņa prātu. Atbildes nebija ilgi jāgaida, un Paganels uzzināja, ka eiropieti sagūstījusi kāda indiāņu cilts, kas klejojot apvidū starp Rio Colorado un Rio Negro. Bet kur viņš atradās pēdējā laikā, Paganels jautāja. Pie Kacika kalfu kūra, Talkavs atbildēja. Uz līnijas, pa kuru mēs tagad ejam? Jā, un kas ir šis Kaciks? Viņš ir poņjuču cilts virsaitis, cilvēks ar 2 mēlēm un 2 sirdīm. Tas nozīmē, ka šis virsaitis ir nepatiess vārdos un darbos. Paganels paskaidroja iepriekš pārtulkojis biedriem burtiski šo gleznaino patagoņu teicienu. Vai mēs varētu mūsu draugu atbrīvot? Ģeogrāfs atkal pievērsās pavadonim. Varbūt, ja viņš vēl atrodas indiāņu rokās. Kad jūs dzirdējāt par viņu runājam? Sen. Saule kopš tā laika jau 2 reizes dāvājusi pampām vasaru. Glenervena prieks nebija izsakāms. Patagoņa minētais laiks sakritā ar dokumentā ierakstīto datumu.
Vēl tikai vajadzēja uzdot Talkavam vienu jautājumu, un Paganels to nekavējoties darīja. Jūs runājāt par vienu gūstekni, viņš sacīja, bet vai viņi nebija 3? Nezinu, Talkavs atbildēja. Un nezināt arī, kur gūsteknis pat labāk atrodas? Nav nejausmas. Ar šiem vārdiem saruna beidzās. Bija pilnīgi iespējams, ka 3 gūstekņi jau sen izšķirti, taču no Patagoņa sniegtajām ziņām neapšaubāmi izrietēja, ka indiāņu vidū klīsta valodas par eiropieti, kas kritis viņu gūstā. Sagūstīšanas laiks un vieta, kur gūsteknis atradies, Patagoņa gleznainais izteiciens par gūstekņa drošsirdību, tas viss acīm redzot attiecās uz kapteini Hariju Grantu. Nākamajā dienā, 25. oktobrī, ceļinieki ar jaunu sparu devās tālāk uz austrumiem. Viņi jāja pa vienmuļiem un skumīgiem līdzenumiem, kuriem šķiet nebija ne sākuma, ne gala, un kurus šeit sauc par travesijām. Mālainā, visiem vējiem pakļautā zeme bija gluda kā galds. Nekur neredzēja nevis sīkākā akmentiņa, ja nu vienīgi dažās neauglīgās un izžuvušās gravās vai arī indiāņu rokām izrakto dīķu krastos. Retumis ceļā gadījās birzis ar melnīksnējām koku galotnēm, starp kurām šur un tur spraucās laukā baltie maizes koki, kuru pākstis ir pilnas ar saldu, garšīgu un atsvaicinošu mīkstumu. Nelielos pudros auga terpentīnu koki, šanarī, savvaļas irbulenes un dažādi dzelkšņaini krūmi, kas liecināja par zemes neauglību. 26. oktobris bija grūta diena. Vajadzēja iespējami ātrāk sasniegt Rio Colorado. Jātnieku skubinātie zirgi aulikšoja tik raiti, ka tai pašā vakarā uz rietumu garuma 69. grāda un 45. minūtes ekspedīcija nonāca pie varenās Pampu upes. Indiāņi to sauca par Kobuleubu, kas nozīmē lielā upe. Pēc garā tecējuma caur pampām tā ieplūst Atlantijas okeānā. Tur ietekas tūmā vērojama interesanta parādība. Tuvojoties okeānam, ūdens daudzums upē nemitīgi samazinās. Vai nu iesūcas zemē, vai arī izgaro, neparastās parādības cēlonis vēl nav pilnīgi noskaidrots. Nonācis pie Colorado, Paganels vispirms steidzās ģeogrāfijas interesēs, izpeldēties šai mālu iekrāsotajā, sarkanīgajā ūdenī. Viņu pārsteidza upes dziļums, kam par iemeslu bija pirmajos vasaras saules staros kūstošais sniegs. Upe bija tik plata, ka zirgi nejaudāja pārpeldēt viņā krastā. Par laimi dažus simtus toāzu augšup pa tecējumu atradās no zariem sapīts un ādas siksnām nostiprināts piekaru tilts, ko bija cēluši indiāņi. Ceļotāju pulciņš pārgāja pāri tiltam un apmetās upes kreisajā krastā. Pirms gulētiešanas Paganels nolēma precīzi noteikt Colorado atrašanās vietu un sevišķi cītīgi iezīmēja šo upi kartē, it kā gribēdams atdarīt Jarudžanguboču, kas viena pati bez viņa veļ savus ūdeņus Tibetas kalnājos. Nākamajās 2 dienās, 27. un 28. oktobrī, ceļojums norisa bez starpgadījumiem, joprojām tā pati vienmuļā un neauglīgā zeme, nekad vēl līdz pat apvārsnim nebija pletusies tik vienveidīga un neizteiksmīga ainava, toties augsne kļuva aizvien mitrāka.
vajadzēja brist pāri pārplūdušām nogultnēm, tā saucamajām kanadām un ūdens zālēm aizaugušām lagūnām jeb esterām. Vakarā zirgi apstājās pie Laukemas ezera, kura ūdens satur daudz minerālu sāļu un kuru indiāņi tāpēc sauc par Rūgto ezeru. 1862. gadā šis ezers pieredzēja, kā argentīniešu karaspēks nežēlīgi izrēķinājās ar iezemiešiem. Šeit ceļinieki kā parasti ierīkoja nometni, un nakts paietu mierīgi, ja nebūtu alautu, sugas pērtiķu un savvaļas suņu. Šie skaļie dzīvnieki droši vien par godu eiropiešiem vai pušu plēsdami viņu ausis izpildīja vienu no tām mežonīgajām simfonijām, kuru droši vien pienācīgi novērtētu kāds nākotnes komponists. Septiņpadsmitā nodaļa – Pampas. Argentīnas pampas plešas no 34. līdz 40. dienvidu platuma grādām. Pampa ir araukāniešu vārds un nozīmē zāļu līdzenums, kas trāpīgi izsaka šā novada raksturu. Kokveida mimozas pampu rietumu daļā un krāšņās zāles austrumu daļā padara pampas ārkārtīgi saudabīgas. Visa šī veģetācija sakņojas augsnes kārtā, kas sniedz sarkanīgu vai dzeltenu smilšmāla slāni. Ģeologs tajā varētu atrast neizmērojamas bagātības, izpētot terciālā laikmeta noslāņojumus. Tajos lielā daudzumā saglabājušies aizvēsturisku dzīvnieku kauli, kurus indiāņi piedēvēja izmirušām milzu bruņnešu sugām, vārdu sakot zem augu valsts strūdiem paslēpta šīs zemes pirmvēsture. Amerikas pampas ir tāda pati ģeogrāfiska savdabība, kā lielo ezeru savannas vai Sibīrijas stepes. Pampu klimats, būdams kontinentāls, raksturojas ar saltākām ziemām un svelmainākām vasarām nekā Buenosaireses provincē, jo, kā Paganels paskaidroja, okeāns ziemā pamazām atdod atpakaļ vasarā uzkrāto siltumu. Tāpēc arī salās daudz vienmērīgāka temperatūra nekā kontinenta iekšienē. Šī iemesla dēļ ziema Islandē ir siltāka nekā Lombardijā. Toties pampu rietumu daļā klimats nav tik vienmērīgs kā piekrastē. Atlantijas okeāna tūmā rietumu daļā notiek pēkšņas temperatūras svārstības, kad zivsudraba stabiņš spēji krītas un tikpat spēji kāpja augšup. Rudeņos, tas ir aprīlī un maijā, bieži nolīst īstas gāzmas. Turpretī šai gada laikā pieturas ļoti karsts un sauss laiks. Iepriekš noteikuši virzienu, ekspedīcijas dalībnieki jau rītausmā devās ceļā. Koku un krūmu sakņu nostiprināta, zemes virskārta šeit bija gluži cieta, nebija vairs smilšu, no kurām veidojas medanas, nedz arī gluži smalku putekļu, kas virmo gaisā. Zirgi raiti soļoja starp savdabīgās pampu zāles, pahabravas ceriem, kuros indiāņi patveras negaisa laikā. Aizvien retāk gadījās miklas sliekņas, kur aug vītoli un vietējais augs, kas ciena saldūdens tūmu. Zirgi atraduši šai sliekņās ūdeni
Allaž krietni nodzērās, itin kā gribēdami dzēst slāpes priekšdienām. Talkavs, jādams pa priekšu, šaustīja krūmus, viņš baidīja prom čolinas, ļoti bīstamas indīgās čūskas, no kuru kodiena nepilnas stundas laikā nobeidzas pat vērsis. Talkava veiklais zirgs lēca pāri krūmiem, palīdzēdams savam saimniekam iemīt stigu pārējiem zirgiem. Jāt pa gludo līdzenumu nebija grūti, un ceļinieku pulciņš ātri virzījās uz priekšu. Visapkārt pletās tā pati prērija, kur 100 jūdžu apkaimē šķiet nevarētu atrast pat ne mazu akmentiņu. Bezgalīga vienmuļība, nekādu izmaiņu ainavā, nekādu pārsteigumu. Patiesi vajadzēja būt Paganelam, vienam no tiem zinātniekiem entuziastiem, kuri saredz to, ko citi neredz, lai interesētos par dažādiem sīkumiem. Kas tad saistīja viņa uzmanību? Pat viņam pašam būtu grūti atbildēt uz šo jautājumu. Kāds krūmiņš, kāds zāles stiebriņš, taču ar to pietika, lai atraisītu zinātniekam mēli, un viņš sāktu mācīt Robertu, kas labprāt viņā klausījās. Arī 29. oktobrī, cik tālu viens skatiens sniedza, visapkārt pletās tās pats bezgala vienveidīgais līdzenums. Ap 2:00 ceļinieki ieraudzīja zem zirgu kājām izbalojušus dzīvnieku kaulus. Tās bija milzīga vēršu bara paliekas. Šie kauli negulēja līkloču līnijā, kā parasti ceļā mēdz nokrist cits pēc cita spēku zaudējušie dzīvnieki. Tāpēc neviens nevarēja izskaidrot, kā labi vienu vietu tik daudz skeletu. Nespēdams rast izskaidrojumu, Paganels griezās ar jautājumu pie Talkava, kas nekavējoties kaut ko atbildēja. Ģeogrāfa izsauciens nevar būt, un Patagoņa apstiprinošais galvas mājiens visus ļoti ieinteresēja. Kas šeit ir bijis, viņi jautāja. Debesu uguns, ģeogrāfs atbildēja. Kā gan zibens spējas nodarīt tik lielu postu? Toms Ostins iesaucās. Vienā spērienā nolikt gar zemi 500 vēršu? Talkavs to apgalvo, un Talkavam ir taisnība. Es viņam ticu, jo pērkona negaisi pampās, starp citu, ir sevišķi neganti. Kā tikai mums tie nebūtu jāizbauda. Šausmīgi karsts, Vilsons ieteicās. Termometrs droši vien rāda 30 grādu sēnā, Paganels atsaucās. Tas mani nepārsteidz, Glenervens sacīja. Es jūtu, kā mani caurstrāvo elektrība. Cerēsim, ka šāds karstums ilgi neturēsies. Ko jūs, Paganels iebilda? Uz laiku maiņu nav ko cerēt, pie apvāršņa neredz ne dūmakas. Jo ļaunāk, Glenervens noteica. Karstums pārāk nokausējis zirgus. Un tev, manu zēnu, vai tev nav pārāk karsti, viņš piemetināja, pievērsdamies Robertam. Nē, milord, jaunais grants atbildēja. Karstums man patīk. Tas tik ir ko vērts. Sevišķi ziemā, majors dziļdomīgi noteica, izpūstams gaisā cigāra dūmu. Vakarā ceļinieki apstājās pie kāda pamesta rančo, salmiem apjumtas mālu būdas, blakus būdai atradās aploks, kurā pussapuvušais mietu žoks vēl varēja naktī pasargāt zirgus no lapsām. Pašiem zirgiem šie viltīgie zvēri neko nevar nodarīt, taču tie pārgrauž apaušus, un zirgi, izmantodami to, aizbēg brīvībā. Dažu soļu attālumā no rančo bija izrakta bedre, kas acīm redzot kalpoja par virtuvi, jo tajā vēl bija saglabājušies atzisuši pelni.
Būdā atradās sols ar vēršādu pārklāta guļa vieta, katliņš, iesms un matē vāramais trauks. Dienvidamerikā matē ir plaši izplatīts dzēriens, tā ir indiāņu tēja. Matē gatavo no kautētu zāļu uzlējuma, un tāpat kā daudzus amerikāņu dzērienus sūc caur salmiņu. Izpildot Paganela lūgumu, Talkavs pagatavoja vairākas tases matē, un ceļinieki pēc vakariņām to labprāt iebaudīja, atzīdami par brīnišķīgu dzērienu. Saule 30. oktobra rītā uzlēca ietinusies kvēlojošā dūmakā un raidīja uz zemes svilmējošus starus. Temperatūra šai dienā solījās būt neparasti augsta, un līdzinumā diemžēl nebija nekādas pēnas. Ceļnieku pulciņš tomēr varonīgi devās tālāk uz austrumiem. Vairāk kārt viņi sastapa ceļā milzīgus ganāmpulkus, nejaudādami šai spiedīgajā karstumā plūkt zāli. Lopi gulēja laiski izstiepušies. Sargu, vai pareizāk sakot ganu, nekur nemanīja. Šos milzīgos govju un vēršu barus uzraudzīja vienīgi suņi, kas slāpju mocīti bija pieraduši zīst aitas. Vērši šeit ir āmas dabas, un viņus nesatricina sarkanā krāsa, kā viņu Eiropas cilts brāļus. Tas droši vien tāpēc, ka viņi ganās republikas pļavās, Paganels sacīja, priecādamies pats par savu asprātību, kuru šķiet bija pārāk franciska. Ap dienas vidu pampās iezīmējās dažas pārmaiņas, kas nevarēja palikt nepamanītas vienmuļības nogurdinātam skatienam. Zālaugu kļuva aizvien mazāk, tie atdeva vietu sausajiem dažiem un gigantiskiem 9 pēdas augstiem dzelkšņiem, kuri varētu aplaimot visas pasaules ēzeļus. Šur tur bija redzami tumšs zāļi, adataini augi, kādi parasti sastopami sausuma piemeklētos apvidos. Līdz šim prērijas mālainajā augsnē saglabājies mitrums deva ganībām veldzi, un zāles paklājs bija biezs un krāšņs. Turpretī tagad zaļais paklājs vietumis izdilis, vietumis pārauts, atsedza skatienam savu lieso pamatni. Talkavs norādīja ceļniekiem uz šīm aizvien pieaugošā sausuma pazīmēm. Man pret šādu pārmaiņu nav nekādu iebildumu, Toms Ostins ierunājās. Visu laiku tikai zāle un zāle, galu galā tas reiz var apnikt. Nevajag aizmirst, kur zāle, tur arī ūdens, atsaucās majors. Pagaidām ūdens mums netrūkst, sarunā iejaucās Vilsons, un ceļā mēs droši vien šķērsosim nevienu upi vien. Ja šos vārdus būtu dzirdējis Paganels, viņš, protams, nebūtu palaidis garām izdevību paskaidrot, ka starp Kolorado un Argentīnas provinces sierrām upes sastopamas visai reti. Taču tieši tajā brīdī viņš skaidroja Glenervenam kādu parādību, kas bija piesaistījusi lorda uzmanību. Jau labu laiku gaisā bija jūtama tāda kā deguma smaka, lai gan uguns pie apvāršņa nebija redzama. Nemanīja arī dūmus, kas liecinātu par attālu ugunsgrēku. Šai parādībai nevarēja rast nekādu dabisku cēloni. Drīz vien svilstoša zāles smaka kļuva tik stipra, kā visi, izņemot Paganelu un Talkavu, jutās pārsteigti. Ģeogrāfs Kālažs varēja izskaidrot jebkuru parādību un pastāstīja saviem draugiem. Mēs neredzam uguni, bet jūtam dūmu smaku. Tomēr pāruna
ka nav dūmu bez uguns ir spēkā tik labi Amerikā kā Eiropā. Tātad uguns kaut kur ir, tikai pampas ir tik līdzenas, ka gaisa plūsmām šeit nekas nestāv ceļā un degošās zāles smaka bieži vien saužama 75 jūdžu attālumā. 75 jūdžu attālumā, majors šaubīdamies pārjautāja. Tieši tā, Paganels apstiprināja. Varu vēl piebilst, ka šie ugunsgrēki izplatās ar lielu ātrumu un bieži vien aptver milzu platības. Kas tad aizdedzina prērijas, Roberts pajautāja. Dažkārt zibens, kad zāle saules svelmē izkaltusi, citreiz paši indiāņi. Kāpēc viņi to dara? Indiāņi uzskata, nezinu, cik pamatot šāds uzskats, itin kā pampās pēc ugunsgrēkiem labāk augot zāle. Tas iespējams ir mēģinājums uzlabot zemes auglību ar pelniem, taču, manuprāt, šo ugunsgrēku galvenais nolūks ir iznīcināt miljardiem ērču, parazītisku kukaiņu, kuri moka nost ganāmpulkus. Bet šāds radikāls līdzeklis var maksāt dzīvību dažam labam līdzenumā klīstošam dzīvniekam, majors aizrādīja. Jā, dažs labs sadeg, taču ņemot vērā dzīvnieku daudzumu, tam nav nekādas nozīmes. Man nerūp indiāņi, tā ir viņu pašu darīšana, Makneps turpināja, bet gan ceļinieki, kas jāiet caur pampām. Vai ugunsgrēks viņus nevar pārsteigt un apņemt ar liesmām? Un kā vēl? Paganels iesaucās ar acīm redzamu gandarījumu. Reizēm tas atgadās, un man nebūtu nekas pretī piedalīties šādā izrādē. Tas izklausās pēc mūsu zinātnieka, Glenervens sacīja. Zinātnes labā viņš būtu ar mieru dzīves sadedzināties. To gan ne, dargais Glenerven. Esmu lasījis Kuperu un viņa ādzeķe iemācījis mani izglābties no liesmām. Vajag tikai izraut zāli vairāku toāzu lielā aplī. Nekas nav vieglāk izdarāms. Tāpēc mani itin nemaz nebaida ugunsgrēka tošanās, gluži otrādi es augstu to ieraudzīt. Paganela alkām tomēr nebija lemts piepildīties, ja arī viņš mazliet apcepa, tad vienīgi karstajos saules staros, kas tiešām neizturami svelmēja. Zirgi šai tropiskajā karstumā smagi elsoja, uz pēnu nebija nekādu cerību, ja nu vienīgi, kad kvēlojošo disku aizklāja kāds rēns mākonītis. Tā dēna slīdēja pāri bezgalīgajam līdzenumam, un jātnieki skubināja zirgus, gribēdami palikt atsvaidzinošajā ēnā, kuru austrumu vējš dzina uz priekšu kopā ar mākoni. Taču zirgi drīz vien atpalika, un neaizklātais dienas spīdeklis atkal lēja ugunsversmi pār izdedzināto pampu zemi. Izrādījās, Vilsons apgalvodams, ka ūdens krājumi esot pietiekami, nebija ņēmis vērā neremdināmās slāpes, kas šai dienā mocīja viņa ceļa biedrus. Arī viņa paredzējums, ka ceļā droši vien gadīšoties kāda upe, bija stipri pārsteidzīgs. Patiesībā upju nemaz nebija, jo gludajā līdzenumā tās nevarēja rast piemērotu gultni. Arī indiāņu izraktās mākslīgās ūdens krātuves bija izsīkušas. Redzams, ka sausuma pazīmes ar katru jaunu jūdzi kļūst aizvien krasāk izteiktas. Paganels uzsāka sarunu ar Talkavu un jautāja viņam, kur viņš cerot atrast ūdeni. Salinas ezerā, indiānis atbildēja. Kad mēs to sasniegsim? Rītvakar.
Argentīnieši, ceļodami pa pampām, pārasti roka akas un uziet ūdeni dažu toāzu dziļumā. Taču mūsu ceļiniekiem nebija vajadzīgo darba rīku, un viņi nevarēja izmantot šo ūdens ieguves veidu. Vajadzēja iztikt ar mazāku ūdens devu, un, lai arī neizturamas slāpes nevienu nemocīja, tomēr tās pilnīgi apmierināt neviens nevarēja. Vakarā, nojājuši 30 jūdzes, ceļinieki apmetās uz naktsguļu. Visi cerēja izgulēt dienā uzkrāto nogurumu, taču moskītu un odu mākoņi viņus burtiski tirdīja. Šo kukaiņu parādīšanās liecināja, ka grozīsies vējš, un tiešām drīz vien tas mainīja virzienu un sāka pūst no ziemeļiem. Turpretī uzmācīgie kukaiņi šajā apvidū pārasti pazūd vienīgi reizēs, kad vējš iegriežas dienvidos vai dienvidu austrumos. Mājors mierīgi pacieta sīkās dzīves likstas, turpretī Paganels šķendējās par ikvienu likteņa dzēlienu. Viņš sūtīja pie visiem vēliem moskītus un odus un nevarēja vien beigt gausties, ka nav paskābināta ūdens, ar ko veldzēt tūkstošiem sūrstošo kodumu. Lai gan majors centās viņu nomierināt, sacīdams, ka vajadzētu justies laimīgam jau tāpēc vien, ka no 300 000 kukaiņu sugām, kas pazīstamas dabas zinātniekiem, viņiem darīšanas vienīgi ar 2. Paganels nākamajā rītā tomēr pamodās visai nelāgā garstāvoklī. Taču, kad ekspedīcija jau gaismas svīdā posās ceļā, ģeogrāfs nebija skubināms, jo tai pašā dienā vajadzēja sasniegt Salinas ezeru. Zirgi bija pagalam noguruši un beidzās vainost aiz slāpēm. Jātnieki no saviem krājumiem gan atlicināja ūdeni arī zirgiem, tomēr viņu tiesa bija visai niecīga. Sausums lika sevi manīt aizvien vairāk, un karstums šķita vēl neizturamāks, jo pūta putekļiem piesātinātais ziemeļvējš pampu samums. Šajā dienā ceļojuma vienmuļību uz brīdi izkliedēja kāds starpgadījums. Pēkšņi Milredijs, kas jāja pa priekšu, pagriezās atpakaļ un ziņoja, ka tuvojas kāda indiāņu nodaļa. Šī sastapšanās tika uzņemta dažādi. Glenervens cerēja, ka indiāņi varēs sniegt kādas ziņas par Britānijas jūrniekiem, turpretī Talkavs nejūtās iepriecināts par iespēju sastapties ar klejotājiem indiāņiem. Viņš uzskatīja tos par laupītājiem un centās izvairīties no šīs tikšanās. Pēc viņa norādījuma ceļinieku pulciņš saspiedās cieši kopā un satvēra ieročus. Vajadzēja būt gataviem uz visu. Drīz vien parādījās indiāņu nodaļa, tajā nebija vairāk par 10 jātniekiem, un Patagoni tas nomierināja. Indiāņi apstājās apmēram 100 soļu attālumā. Tagad viņi bija labi redzami, šie iezemieši piederēja pie tās pampu cilts, kuru 1833. gadā sakāva ģenerālis Rosas. Viņi bija lieliski savas rases pārstāvji, gara auguma, augstu izliektu pieri, olīvu krāsas ādu. Indiāņi bija tērpušies guanako un sesku ādās, apbruņojušies ar 20 pēdu gariem šķēpiem, lingām, bolām un laso. Pēc tā, cik veikli viņi vadīja zirgus, varēja spriest, ka viņi ir prasmīgi jātnieki. Apstājušies 100 soļu attālumā no ceļniekiem, indiāņi par kaut ko apspriedās, kliedza un žestikulēja.
Glenervens izjāja viņiem pretī, taču viņš nenojāja ne divas toāzes, kad indiāņu nodaļas spēji pagriezās un neticami ātri izgaisa skatienam. Mūsu ceļinieku nokausētie zirgi nekad nebūtu varējuši viņus panākt. Gļēvuļi, Paganels iesaucās. Godīgi ļaudis tik nadzīgi nemuktu, Makneps piebilda. Kas tie par indiāņiem? Paganels jautāja Talkavam. Gaučo, Patagonis atbildēja. Gaučo, Paganels atkārtoja, pagriezdamies pret ceļabiedriem. Gaučo, tādā gadījumā mums nevajadzēja būt tik piesardzīgiem. No šiem indiāņiem nav ko baidīties. Kāpēc tā? Majors noprasīja. Tāpēc, ka Gaučo ir miermīlīgi zemnieki. Jūs esat pārliecināts, Paganel, bez šaubām. Viņi noturēja mūs par laupītājiem un aizaulēkšoja prom. Es tomēr domāju, ka viņi neuzdrošinājās mums uzbrukt. Glenervens iebilda, aizskaitināts, ka nav izdevies parunāties ar iezemiešiem, lai tie būtu, kas būdami. Pilnīgi pareizi, majors paziņoja. Ja nemaldos, šie Gaučo ir nevis miermīlīgi zemnieki, bet gan veikli un bīstami laupītāji. Blēņas, Paganels iesaucās, un viņš tik dedzīgi sāka apcerēt šo etnoloģijas jautājumu, kā aizskaitinātais majors par spīti savai atturībai atļāvās atcirst. Manuprāt, jums nav taisnība, Paganel. Nav taisnība? Zinātnieks pārjautāja. Jā, pat Talkaus šos indiāņus noturēja par laupītājiem, un Talkaus domājams viņus pazīst. Tas vēl neko nenozīmē, Talkaus šoreiz kļūdījies, Paganels skarbi attrauca. Gaučo ir miermīlīgi zemkopji, visparastākie gani, nekās vairāk. Es pats esmu tā rakstījis pietiekami pazīstamajā brošūrā par pampu iezemiešiem. Tā tad jūs esat kļūdījies, Paganela kungs. Es kļūdījies, Makneba kungs. Tās pašas izklaidības dēļ, ja vēlaties zināt, majors palika pie savām domām. Un nākamajos izdevumos jums vajadzēs izdarīt attiecīgus labojumus. Paganels, justamies sāpīgi aizskarts, ka viņa ģeogrāfijas zināšanas tiek nevien apstrīdētas, bet kļūst par ņirgāšanās objektu, saīgā aizvien vairāk. Ielāgojiet, cienītais kungs, viņš sacīja majoram, ka manām grāmatām nekādi kļūdu labojumi nav vajadzīgi. Ne, ir vajadzīgi, vismaz šai gadījumā, Makneps atcirta, parādīdams nemazāku stūrkauvību. Kā redzams, cienītais kungs, jūs kļūstat kašķīgs, Paganels iedzēla, bet jūs, kā redzams, rupšs, majors dzēla pretī. Strīds, acīm redzot, draudēja pieņemt visai plašus apmērus, lai gan strīda iemesls nebija to pelnījis. Tāpēc Glenervens uzskatīja par vajadzīgu iejaukties. Nu patiesi, viņš sacīja, jūsu strīdā vērojama gan kašķība, gan rupjība. Es brīnos par jums abiem. Patagonis, nesaprastams, par ko strīdas, bez grūtībām noskārta, kā abi draugi tūlīt sajies ragos. Viņš pasmaidīja un mierīgi sacīja. Tas ir ziemeļu vējš. Ziemeļu vējš, Paganels iesaucās. Kāds tam sakars ar ziemeļu vēju? Kas tur ko nesaprast, Glenervens atsaucās. Ziemeļu vējš ir jūsu nelāgā garstāvokļa cēlonis. Esmu dzirdējis, ka Amerikas dienvidos tas ārkārtīgi uzbudinot nervu sistēmu. Svēru pie svētā Patrika. Jums taisnība, Edvard, majors iesaucās un sāka skaļi smiet. Turpretī pārlieku iekarsušais Paganels negribēja tik viegli mest strīdām mieru un pavērsās pret Glenervenu, kura iejaukšanās viņam šķita nepiedienīga. Tātad
Pēc jūsu domām, milord, viņš sacīja, manu nervu sistēma atrodas uzbudinājuma stāvoklī. Protams, Paganel, un iemesls tam ir ziemeļu vējš, kas pāmpās dažkārt novad cilvēku pat līdz noziegumam, tāpat kā Tramontāns Romas apkaimē. Līdz noziegumam, zinātnieks satrauca. Tātad es izskatos pēc cilvēka, kas grasās pastrādāt noziegumu? Gluži tā es neteicu. Nesakiet taču atklāti, ka es gribu jūs nogalināt. O, jūs tiešām iedvešat man bailes. Glenervens iesaucās, nevarēdams apturēt smieklus. Par laimi ziemeļu vējš nepūš ilgāk par 1 dienu. Glenervena vārdi izraisīja veselu smieklu šalti. Paganels iecirta piešus zirgam sānos un aizauļoja uz priekšu, lai vientulībā izkliedētu nelāgo garstāvokli. Pēc stundas ceturkšņa viņš jau bija pilnīgi aizmirsis strīdu. Tā zinātnieks šai dienā uz brīdi palika neusticīgs savam lādzīgajam raksturam. Taču Glenervens bija pareizi norādījis, ka cēlonis šim vājuma mirklim ir tīri ārējs. Pulksten 8 vakarā Talkavs, kas jāja kādu gabalu pa priekšu, pavēstīja, kā viņi tuvojas sen gaidītajam ezeram. Pēc 4 stundas ceļinieku pulciņš jau jāja lejup pa Salinas ezera krastu, taču ceļiniekus gaidīja rūgta vilšanās. Ezers bija izžuvis.